Un aiziet ar īstu tādu svērīgu rēcienu. Formula 2 demonstrēšanas. Tas bija kaut kas neiedomājams. Vienlaicīga avārija abām laivām, nezinām iemeslu dēļ. Redzam, uzslēgta izrāpamies no laivas, kas notiek ar Staņislavu Kurcinovski. Šobrīd neredzam, viņš ir izrāpies no laivas. Tātad ārā no laivas viņš ir nav ūdenī. Kaut kas neiedomājams, Kas to varēja domāt? Pilnīgi līdzen ūdens vismā. Nebija stipra vēja. Un tomēr abas laivas gandrīz vienlaicīgi pacēlās gaisā. Acīm redzot, nelāgais vējš no ezera puses nostrādāja savu visnelāgāko joku, kāds ir redzēts šajās sacensībās. Kas to būtu domājis? Tik pieredzējuši braucēji tādu tehniku un vienlaicīgs kūlēns, gandrīz vienlaicīgs kūlēns. Izskatās, ka nekas negaiž uzslēgties, katrā ziņā es veikšu vesels, viņš stāv pats uz savas laivas. Un Staņislavs Kurcinovskis šobrīd ir ticis iekšā glābē laivā. Un ļoti negaidītā veidā tieši šis pašas prestižākās klases brauciens ir pārtrūcis, ir tātad pārtraukts un ir pārtraukts un acīm redzot arī netiks atsāks līdz tuvākiem paziņojumiem, jo abas laivas domājams, ka šajā negadījumā ir cietuši. Uzslēgts ir pilnīgā neizpratnē, kā tas varēja gadīties. Droši vien, ka tur būs pētīšana un tā joprojām. Nu ko, ja gadījumā kāds ir pamanījies Man ir video. Un, ja gadījumā kāds ir bijis tūmā un tajā brīdī kaut ko filmējis, tad droši vien, ka sportisti būs priecīgi ieraudzīt šo ierakstu. Piestaigām pie tehniskās klases. Un oficiāls no abiem sportistiem viss ir pilnīgā kārtībā.